No, jā. Bet tu skaties, cik īstenībā sarežģīti nolikt to telefonu malā un atslēgties no viņa. Ir sarežģīti, piekrīti. Nu jā, jau tev vajag iemeslu, par kā man viņu likt malā, es varu pašķirsīt labāk. Kaut ko interesanti pastīties. Jo es domāju, lielai daļai skatītāji diezgan grūti ir nolikt malā telefonu. Ok, tagad es būšu ar savām domām, ar sevi, jo man liekas, tas ir ļoti sarežģīti. Un es nesen skatījos par pētījumu par kortizolu. Kortizols ir stresa hormons, ka tas, ka tu paņem telefonu un ik pa laikam pačako viņu, tas samazina to kortizola līmeni. Tas tev nomierina. Un bieži vien cilvēki ņem telefonu, lai pārbauda, tāpēc viņam vienkārši ir beigais stress, viņa augstos stresa apstākļos, viņš vai nu sūdīgi guļ, vai nu viņš nesporto, vai nu vitamīnas nedzer, un tāpēc viņš raus slēgt telefonu. Un kāds cilvēks sāk sportot, ēst veselīgāk, sāk vitamīnas dzert, viņš pēkšņi vairs tā nedara. Jo es arī esmu pamanījis tajā dienā, ka man ir bijis ritīgs smags treniņš no rīta, es visu laiku gribu sēdēt telefonā. Jā. Tā kā man nav treniņš no rīta, to telefonu neaiztieku. No, jā, ir tā. Tāpēc mums pašiem sevi ir jātrenē.